2011. gads – Eiropas brīvprātīgā darba gads. Borisa un Ināras Tetereo fonds veicināja vairāk kā 100 nevalstisko organizāciju brīvprātīgā darba aktivitātes visā Latvijā. Alūksnes un Apes novada fondā darbojas 32 brīvprātīgie, no tiem 21 jaunietis. Viena no aktīvākajām brīvprātīgajām ir Solvita Bāliņa, kura jau 2. gadu vada projektu Kartupeļu lauks. Un tad es sapratu, ka es mājās sēdēt vairs negribu, ka es gribu būt noderīga sabiedrībai, ka es gribu palīdzēt cilvēkiem. Solvita uzrunāja šīs ģimenes, tad kopā ar šīm ģimenēm dodas uz Kartupeļu lauku un kopā ar viņām strādā. Šis ir mūsu kartupeļu lauks, ko mums piešķīra ar visu. Jā, viena lieta ir cilvēkam iedot zivi, lai viņš būtu paēdis, bet labāk domā, ka iedot makšķeri, lai pats darbojās un, kā saka, izbauda to procesu un visu tā iekšā, un tad tie kartupeļi ir garšīgāki. Tāpēc arī mēs šeit esam.